Šorīt pie mums studijā ir plastikas ķirurgs Ansis Ģīles, un mēs turpinām apspriest krūšu palielināšanas operāciju un tās riskus. Labrīt, Ansi! Labrīt! Kādi ir iespējamie riski vai komplikācijas pēc krūšu palielināšanas? Jebkurai operācijai ir kaut kādi riska faktori, kas, protams, mēs mēģinām šos riska faktorus pēc iespējas samazināt. Tāpēc arī mēs izvērtējam pacientus pirms operācijas, mēs veicam izmeklējumus. Tas, ko mēs nevaram samazināt līdz 0% varbūtībai, protams, ir ķirurģiskie riski, kas ir asiņošana pēc operācijas periodā, kas ir reakcija uz ķirurģisko šuvju materiālu. Ļoti retos gadījumos tā var būt infekcija, kas var pievienoties, ja kaut kāda no ādas mikrofloras vai baktērijām, ar ko pacients nonāk kontaktā, tiek brūcēji iekšā. Un, protams, ir implantu specifiskās lietas, kas arī ar varbūt pāris procentu varbūtība, bet var kaut kad notikt. Piemēram, implanti var nenoturēties precīzi vietā, kur viņi ir ievietot un kaut kur paslīdēt. Var būt taustāmas implantu malas, ja gadījumā pacienta dziedzeraudu slānis vai zemādas tauku slānis ir ļoti neliels. Tāpat arī ar salīdzinoši nelielu varbūtību var būt kapsulas kontraktūra, kas ir organisma atbildes reakcija uz implantu kā uz svešķermeni, un ar laiku krūts var palikt blīvāk un stingrāk. Un šajā sakarā jautājums, vai implanti var, piemēram, saplīst vai izticēt, un ko darīt, ja tas notiek? Saplīst implanti var. Biežākais implantu plīsuma iemesls ir asas dūriens. Attiecīgi vai nu ir taisīta analīze, vai ir bijis iekaisums, piemēram, krūtī, kas prasa iegriezienu, lai šos te slikto visu dabūt ārā no krūts. Teorētiski tas var arī trāpīt implantā un izraisīt viņa bojājumu. Bet implanti paši par sevi iztecēt nevar, ja viņi ir ievietoti pēdējo gadu 15-20 laikā Eiropas Savienībā vai jebkurā citā rietumvalstī, jo šis ir laiks, kurā implantu gēls, kas iekšā vairs nav šķidrs, bet šobrīd viņš ir blīvs un tā kā Haribo lācītī turās pats ar sevi kopā. Un arī implantu izturības prasības, ja minimālās Eiropas Savienībā ir 3 tonnas spiediens, kas viņam ir jāiztur, tā kā mehāniski ļoti grūti ir dabūt, ka viņš saplīst. Par 3 tonnām uzreiz nerunāsim, bet cik bieži nepieciešams kontrolēt implantus pēc operācijas? Standarta rekomendācija visur pasaulē reizi gadā sievietēm taisīt krūšu sonogrāfiju, ja viņām ir implanti. Un tas nav baigi, lai kontrolētu pašu šo te implantu, jo tiešām nav pamats domāt, kā ar implantu kaut kas notiks. Bet tas, ko mēs cenšamies kontrolēt, ir pirmkārt krūts dziedzera stāvoklis, un ja ir kaut kādas aizdomīgas zonas veidojumi, ir labi, ja to laicīgi atklāj. Tas ir viens. Otrs, mēs vēlamies izvērtēt organismu attiecības ar implantu kā ar svešķermeni. Un sonogrāfijā tas, ko var pamanīt, piemēram, reizēm ir kaut kāds šķidrums ap implantu. Ja šis te iekaisuma process ir sācies, tad bieži vien ir iespējams ar pāris nedēļu medikamentu kursu no tā tikt vaļā. Ja to ievelk daudzu mēnešu vai pat gadu laikā, tad bieži vien vienīgais risinājums pēc tam ir implantu nomaiņa. Labi, paldies par sarunu šorīt. Paldies. Radio Skonto.